pastāstīšu situāciju no dzīves. Vakardien bija streams, diezgan ilgstošu laiku, un kāds vīrietis uzrakstīja to, ka viņam sieva ir nomirusi, jau atrodas jau tādā citā pasaulē, un attiecīgi viņš teica to, ka pateicoties manam stāstam, ka viņš tieši motivējās, iedvesmojās un pierakstījās uz konsultāciju. Un par ko tieši bija stāsts un iedvesma? Vīrietim ir plus mīnus 50, 55 gadi, un viņa otrā pusīte tātad atrodas viņsaulē. Un attiecīgi ir tāda lieta, ka no dzīves situācijām un pieredzēm liecina to, ka ja cilvēks tātad otrā pusīte vīrietis vai sieviete ir tātad aizgājuši jau citā viņsaulē, tad attiecīgi nevajag mest plinti krūmos, bet patiešām ir risinājums, lai šo dzīvi dzīvotu krāšņāk, spilgtāk, laimīgāk. Jo, ja arī otra puse ir, tā teikt, nomirusi, tas nenozīmē to, ka šobrīd jāatrodas ciešanās, bēdās un jābūt nelaimīgam. Tas ir absolūti nepareizi, tam tā nav jābūt, tāpēc, ka cilvēki ir radīti, lai būtu laimīgi, priecīgi, lai dzīvotu harmonijā. Un līdz ar to pastāstīšu piemēru. Tātad Omītei, kurai ir 50-55 gadi, nomira vīrs, ar kuru viņa bija kopā 17 gadus. Attiecīgi viņa arī sāka pārdzīvot ciešanas un tā tālāk, un viņa nevienu negrib savā dzīvē. Un tad kādu dienu viņa atnāca domā, kāpēc gan es sev liedzu būt laimīgai? Kāpēc es noliedzu, ko man tagad vienai pašai visu laiku ciest, mocīties, būt vienai pašai, visu laiku izjust to vientulības sajūtu? Un ko viņa izdarīja? Patiešām viņa sāka mainīt sevi, un parādījās viņas realitātē vīrietis, ar kuru viņa nodzīvoja vēl 30 gadus, pat vairāk nodzīvoja nekā ar savu pirmo vīru. Tāpēc vienkārši ņemat, pielietojiet, un viss ir iespējams, neskatoties, cik ir gadu un kāda ir situācija, viss ir iespējams pamainīt un būt laimīgiem. Tāpēc arī noteikti ieskaties manā mājaslapā www.ligadunovska.com. Tur es stāstu detalizētu informāciju par attiecībām, kā mēs to varam visu ietekmēt ar domu spēku un pielikšanās likumu. Jo mēs esam radīti, lai būtu priecīgi un laimīgi attiecībās un jebkurā citā dzīves sfērā. Tāpēc izvēlies sev vislabāko tarifa plānu un pievienojas kursā, jo kursa laikā es tev palīdzēšu soli pa solim iziet visu, lai tu kursa beigās saņemtu rezultātu, laimīgas, harmoniskas attiecības, kur tu esi mīlēta, vēlama un vajadzīga. Tiekamies!